Mod. Divi vienkārši vārdi, kas atver durvis uz skaistuma, kaislas un mākslas pasauli. No Holivudas šarma līdz Tokijas modernajām ielām, modes valdzinājums ir savalzinājis cilvēkus visā pasaulē. Bet aiz šī spožuma un cenu zīmēm slēpjas stāsts, kas ir gan aizraujošs, gan sarežģīts. Mūsu ceļojums sākas pirms daudziem gadsimtiem, kad apģērbs bija kas vairāk nekā tikai apģērbs. Apģērbs bija varas, sociālā statusa un klases simbols. Iedomājieties drēbniekus, kas rada tērpus karaļiem un karalienēm, katru dūrienu veicot ar precizitāti un centību. Šie agrīnie dizaineri lika pamatus modei, kādu mēs to pazīstam šodien. Pašas Parīzes sirdī dzima grandiozi modes nami, kuru sapnis bija apgūt pasauli ar saviem augstās modes darinājumiem. Šis ir stāsts par to, kā mode iekaroja pasauli. Atbalstiet mūs, atrodot saites aprakstā. Apmeklējiet mūsu vietnes un saņemiet īpašus piedāvājumus. Augstā mode ir īsts meistarības apliecinājums. Jau no pašiem pirmsākumiem talantīgi amatnieki ir ieguldījuši savu sirdi un dvēseli, lai radītu apbrīnojamus tērpus. Vērība pret detaļām, senu tehniku pārzināšanu un tieksme pēc pilnības, tas viss kopā rada īstu augsto modi. Šie meistari nav tikai amatnieki, viņi ir īsti mākslinieki, un viņu mantojums dzīvo tālāk slavenu modes namu darbnīcās. Prasmīgi profesionāļi turpina strādāt ar adatām un diegiem, ar mīlestību un precizitāti. Augstā mode ir augstākās kvalitātes, izsmalcināta dizaina un nepārspējamas meistarības simbols, kas saglabājies cauri laikiem. Iedomājieties, ka mēs ceļojam laikā atpakaļ uz 100. un 19. gadsimtu, ieejot Eiropas karaļnama greznībā. Laikmetā, kad apģērbs nebija tikai ķermeņa segums, bet gan status, bagātības un varas simbols. Francijas, Itālijas un Anglijas krāšņajās pilīs grezni aksesuāri un dārgi audumi liecināja par modes nozīmīgumu. Bet aiz šo piļu sienām prasmīgi amatnieki strādāja dienu un nakti, lai radītu unikālus tērpus karaļiem un karalienēm. Viņi nebija vienkārši strādnieki. Viņu rokās zīds, samts un brokāts pārvērtās par mākslas darbiem. Katrs dūriens, katra smalkā detaļa vēstīja par viņu centību un mīlestību pret savu arodu. Eiropas karaļnamu kambaros apģērbs varēja pateikt vairāk nekā vārdus. Katrai vīlei, katrai detaļai bija sava nozīme. Smalki izšūti tērpi, ar dārgakmeņiem rotātas kleitas un kažokādas, tie nebija tikai apģērbi. Tie bija varas, bagātības un sociālā statusa simboli. Svarīga loma bija arī apģērba krāsai un materiālam. Purpursarkanā krāsa, karaļu krāsa, bija gandrīz vai rezervēta tikai karaliskajai ģimenei. Augstākās kvalitātes zīds no tālām zemēm rotāja turīgo ļaužu ķermeņus. Un ap kaklu un piedurknēm sarežģītas mežģīnes, kuru izgatavošana prasīja neskaitāmas stundas. Gadsimta sākumā modes pasaule piedzīvoja dramatiskas pārmaiņas. Franču revolūcija ar tās brīvības un vienlīdzības ideāliem sagrāva vekās paražas un privilēģijas. Šajā jaunajā laikmetā modes pasaulē parādījās jauns spēks. Couturier, augstās modes meistars. Šie modes mākslinieki vairs neslēpās aizkulisēs. Viņi izkāpa priekšplānā, veidojot savu vārdu un iegūstot atzinību par savu mākslu. Viens no slavenākajiem bija Čārls Frederiks Vors, angļu izcelsmes dizaineris, kas strādāja Parīzē un tiek uzskatīts par augstās modes tēvu. Vors revolucionizēja modi ar savu jauno pieeju. Viņš bija modes nama koncepcijas aizsācējs. Viņš izveidoja savu studiju, pulcējot talantīgus amatniekus un radot unikālus tērpus. 100. gadsimta rītausmā Parīze kļuva par pasaules modes epicentru. Ar savu reputāciju elegancē un izsmalcinātībā tā piesaistīja neskaitāmus dizainerus un modes entuziastus. Tās plašie bulvāri rotāti ar grezniem veikaliem un stilīgiem parīziešiem kļuva par īstu modes skatuvi. Vairāki faktori veicināja Parīzes modes industrijas uzplaukumu. Pilsētā ir bagāts mākslinieciskais mantojums, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē. It īpaši auduma apstrādē, šūšanā un izšūšanā. Ar saviem unikālajiem un novatoriskajiem dizaina paraugiem Parīze joprojām ir modes pasaules līdere. Divdesmitais gadsimts bija pārmaiņu laikmets. Laikmets, kas pārvērta pasauli par modernu vietu. Robežas sāka izplūst, un pasaule kļuva mazāka un savstarpēji saistītāka.
Moda vairs nebija atrodama tikai Parīzes un Milānas modas skatēs, tā kļuva par globālu parādību. Moda vairs neaprobežojās tikai ar lielajām pilsētām. Cilvēki sāka vairāk ceļot un jaunās tehnoloģijas atviegloja komunikāciju. Lielie zīmoli sāka uztvert pasauli kā vienotu tirgu. Chanel, Gucci un Louis Vuitton luksusa simboli atvēra veikalus visā pasaulē, un viņi vairs nepārdeva tikai drēbes. Viņi sāka pārdot dzīvesveidu, sapni. Šie uzņēmumi radīja tēlu, kas atspoguļoja ekskluzivitāti, izsmalcinātību un moderno pasaules garu. Varētu teikt, ka pasaules sirds pukst vienā ritmā ar modes pasauli. Šiem lielajiem zīmoliem piemīt apbrīnojams spēks. Tie spēja apburt ikvienu ar savu unikalitāti. Un šie modes nami dara visu iespējamo, lai sasniegtu ikvienu. Katrai vietai ir sava kultūra, savas tradīcijas, un šie zīmoli pielāgo savus produktus, savu stilu šai daudzveidībai. Tādā veidā pasaule kļūst apvienota ar modi, un katra kultūra pievieno savu unikālo piesitienu. Dizaineri savos darbos iekļauj dažādu kultūru elementus, vai tie būtu audumi, raksti vai stili. Jau jaunās tūkstošgadus sākumā tehnoloģijas attīstījās ļoti strauji. Šī attīstība pilnībā izmainīja mūsu dzīvi, un arī modes pasaule nebija izņēmums. Sākumā internetu lietoja tikai zinātnieki un tehnoloģiju entuziasti, bet drīz vien tas kļuva par neatņemamu gandrīz ikviena cilvēka dzīves sastāvdaļu. Cilvēki visā pasaulē kļuva savstarpēji saistītāki nekā jebkad agrāk. Darba vidē tas pavēra jaunas iespējas ideju apmaiņai un jauniem biznesa modeļiem. Luksusa preču zīmoliem, kuri rīko ekskluzīvas skats īpaši aicinātiem viesiem, kuri saviem klientiem piedāvā greznību un nevainojamu apkalpošanu veikalos, šīs jaunās tehnoloģijas ir gan izaicinājums, gan iespēja. Kā saglabāt zīmola unikālo komunikācijas stilu, to īpašo auru, pārnest to uz digitālo vidi. Tas ir izaicinājums, bet arī lieliski iespēja. Jo tagad pastāv iespēja sasniegt auditoriju visā pasaulē. Robežas vairs nav šķērslis. Fiziskais attālums ir zaudējis savu nozīmi. Modes skats, kas kādreiz bija pieejamas tikai retajam, tagad ir skatāmas visā pasaulē. Modes entuziasti, lai kur viņi atrastos, beidzot var justies kā daļa no šī notikuma. Tāpat kā jebkurā citā nozarē, digitālā revolūcija ne tikai mainīja modes pasaules darbības veidu, bet arī ieviesa jaunus spēlētājus modes pasaulē – digitālos modes ikonus. Viņi ir blogeri, Instagram zvaigznes un YouTube personības, un viņu ieroči ir viedtāluņi un modes izjūta. Viņi sasniedz miljoniem cilvēku. Sākot ar apģērbu, ko viņi valkā, līdz pat tam, kā viņi raksturo produktus, viss, ko viņi dara, ietekmē cilvēku pirkšanas lēmumus. Sākumā lielie uzņēmumi nebija pārāk ieinteresēti sadarboties ar viņiem, bet viņi ātri vien apzinājās viņu potenciālu. Tagad ir kļuvis pavisam ierasts, ka zīmoli sadarbojas ar digitālajiem modes ikoniem. Uzņēmumi izmanto viņu ietekmi un atpazīstamību, lai sasniegtu jaunu auditoriju. Moda vairs nav tikai dārgs apģērbs. Tā ir pieredzes dalīšanās, sarunu uzsākšana un iedvesmas radīšana. Sociālie tīkli ir mūsdienu sapņu dēlis. Cilvēki dalās ar saviem pirkumiem, savu dzīvesveidu un tādā veidā stāsta savu stāstu. Moda vairs nav tikai par tendenču sekotāju, bet gan par to, kā mēs sevi redzam. Mēs vairs nepaļaujamies uz žurnāliem un modes ekspertiem, lai pateiktu, ko valkāt. Ir jauna paudze ar telefoniem rokās, kas ietekmē tūkstošiem cilvēku stilu. Šie digitālie trendu noteicēji ir visur, un cilvēki viņus mīl, jo tie ir pieejamāki, īstāki un veido personīgāku saikni ar saviem sekotājiem. Viņi ne tikai parāda skaistas drēbes un aksesuārus, bet arī to, kā tos iekļaut ikdienas dzīvē, sniedz stila padomus un iepina modi savos personīgajos stāstos. Viņi veido kopienas, kur cilvēki ar kopīgām interesēm par modi var sazināties un iesaistīties. Pat lielie modes nami, kas kādreiz šķita nesasniedzami, tagad atzīst šo digitālo zvaigžņu spēku. Šiem cilvēkiem ir milzīga ietekme uz to, kā pasaule uztver luksusa zīmolus, ko tie pārstāv un ko tie nozīmē cilvēkiem. Agrāk luksusa zīmoli bija pieejami tikai šauram cilvēku lokam, bet digitālajā laikmetā viss ir mainījies.
Vairs nepietiek tikai ar ierobežotu tirāžu produktiem vai ekskluzīviem pasākumiem. Svarīgi ir būt daļai no kopienas, izprast zīmola stāstu un dalīties tā vērtībās. Agrāk luksusa zīmoli bieži vien bija attālināti, grūti sasniedzami, bet digitālajā laikmetā šie zīmoli kļūst atvērtāki, patiesāki un tuvāki patērētājiem. Viņi pievērš uzmanību sociālajai atbildībai un ilgtspējībai. Viņi veido tiešus komunikācijas kanālus ar klientiem. Šī jaunā luksusa seja padara to pieejamāku ikvienam. Un tas ir iemesls, kāpēc luksusa zīmoli kļūst arvien populārāki jauniešu vidū. Luksus vairs nenozīmē tikai dārgu somu vai apģērbu iegādi. Mūsdienās cilvēki meklē lietas ar stāstu, lietas, ar kurām viņi var identificēties. Digitālajā laikmetā ietekmētāju ietekme ir padarījusi luksusu pieejamāku nekā jebkad agrāk. Tas vairs nav tikai elites privilēģija. Mēs dzīvojam caurspīdīguma laikmetā, kurā patērētājiem ir tiešas attiecības ar zīmoliem, un viņi vēlas zināt, ko viņi pērk. No pagātnes karaļnama mūžīgā skaistuma līdz mūsdienu digitālās pasaules burvībai, moda vienmēr ir bijusi neticami spēcīgs spēks, nebeidzams skaistuma meklējums un unikāls pašizpausmes veids. Tas ir ceļojums, kas savieno pagātni un tagadni piesātināts ar kaislību un meistarību. Gadsimtu gaitā esam pieredzējuši modas evolūciju un revolūciju, bet viena lieta paliek nemainīga – tās mūžīgais valdzinājums. Moda visās tās izpausmēs atspoguļo mūsu dziļākās vēlmes. Tieksmi pēc skaistuma, smalku detaļu novērtēšanu un vajadzību paust savu individualitāti. Caur modi mēs varam būt unikāli, valkājot apģērbu, kas stāsta pasaulē par to, kas mēs esam, un par mūsu mīlestību pret skaistumu. No zīda glāsta līdz dārgakmeņu spožumam, līdz pat perfekti pieguļoša uzvalka elegancei, modei piemīt spēks pārveidot mūsu dzīvi. Modas nākotne sola būt tikpat aizraujoša kā tās pagātne. Jaunās tehnoloģijas rodas, izaicinot kultūras normas un mainot veidu, kā mēs radām, valkājam un uztveram apģērbu. Bet pāri visam paliek nemainīgas vērtības, augstas kvalitātes meistarība un tieksme pēc inovācijām. Starp tradīcijām un jaunradi viens ir skaidrs – modas stāsts turpināsies. Vīzijas bagāti dizaineri, aizrautīgi amatnieki un ik viens, kuru valdzina modas pasaule, veido šo stāstu. Modas šarms, skaistuma solījums, ekskluzivitāte un pašizpausmes brīvība, ko tā sniedz, turpinās valdzināt un iedvesmot arī nākamās paaudzes. Mēs kopā esam devušies ceļojumā cauri modas pasaulē, un tagad mēs atrodamies uz aizraujoša jauna laikmeta sliekšņa. Laikmeta, kurā saplūst tradīcijas un modernas tehnoloģijas. Laikmeta, kurā kvalitātei un meistarībai ir lielāka nozīme nekā jebkad agrāk. Šie apģērbi ar savu eleganci, unikālajām detaļām un izsmalcināto stilu ietekmē mūs vairāk nekā jebkad agrāk. Bet stāsts vēl nav beidzies. Tas ir tikai jaunas nodaļas sākums. Mēs, modas entuziasti un radītāji, kopā veidojam modas nākotni. Mēs saglabājam šo skaisto mantojumu, un mūsu pienākums ir to godāt, nodot tālāk un dalīties tajā ar citiem. Neatkarīgi no tā, vai esi modas eksperts vai tikai iepazīsti šo brīnišķīgo pasauli, atceries. Tu esi daļa no šī stāsta. Izbaudi tā eleganci, novērtē meistarību un atbalsti radošumu, kas padara šo pasauli tik īpašu. Paldies, ka devāties šajā ceļojumā kopā ar mums. Ja tev patika šis video, spiediet patīk un abonējiet kanālu. Dalieties ar to ar saviem draugiem. Izzināsim kopā modas pasaules aizraujošos noslēpumus. Uz tikšanos drīz! Vairāk informācijas un īpašie piedāvājumi skatiet aprakstā. Spiediet patīk, abonējiet, dalieties!